Sveiki, sportveida draugi! Šodien atkal esam kopā ar jums. Jānis ir ieradies pie manīm uz otro mūsu kopējo treniņu. Pēc mūsu treniņa grafika tas ir 5. treniņš, kāja diena šodien. Cerēsim, ka Jānis izturēs. Tad jau redzēsim, kā jau es teicu, mūsu otrais kopējais treniņš. Redzēsim, kā Jānis ir līdz šim strādājis, vai viņš spēj turēt slodzi, ko es viņam uzlicu uz papīra. Liksim lietā to realitātē. Tā kā skatāmies un varbūt Jānim kaut kas ko pateikt. Čau visiem skatītājiem! Aiziet! Pirmais vingrinājums, pietupiena stieni, iesildošā piegājiena 20 atkārtojums ar tukšu stieni Jānis jau izpildīja. Tālāk sekojot pirmie darba piegājieni, pirmais precīzāk 50 kg, 15 reizes un attiecīgi tālāk kāpinam svaru, samazinam atkārtojumu skaitu un ejam uz maksimālo 5 atkārtojumu. Esam vingrinājumi pusē jau, trešais darba piegājiens, 90 kg stieņa, 12 atkārtojumi. Svars jau ir kļūst liels, tāpēc izmantojam jau jostu muguras atbalstam un drošībai. Tā, protams, nav Jāņa, kā viņš jau pats tik liedz. Redzat, pēc krāsas neatbilst džekam, bet, kāda bija tāda mēs ņemam. Galvenais ir muguras drošība. Jāni, aiziet! Projekts ir sācies! Davai vēl! Tad 12 reizes. Otrais vingrinājums, leg press, jeb spiešana ar kājām. Izpildīsim 5 piegājienus. Pēdējā piegājienā izmantosim dropset tehniku. 2 dropsetiņus uztaisīsim, nometīsim mazliet svaru un piezīsim kājas līdz maksimumam kvadriceps tieši kājām. Tagad Jānis izpild 12 atkārtojums un attiecīgi kāpinam svaru jau nākamajā piegājienā vairāk. Davai, 7 un 8 fiksē. Aiziet! Aiziet! Pumpē līdz galam. Vēl 5. Met. Trešais vingrinājums kājām, kā iztaisnošana, jeb leg extensions. Izpildīsim 4 piegājienus, 15, 15, 10 un maksimālu atkārtojumu skaitu. Atkarībā no tā, cik mēs būsim noguruši jau. Aiziet. Pēdējais piegājiens, maksimāls atkārtojums skaits. Turpin. Vēl 5. 1, 2, 3, 4 un 5. Pirmais vingrinājums ikriem. Lielākā daļa kāja treniņa aizvadīta. Iesildamies. Tīri 15-20 kg, 25 reizes.
piegājiens 2. Otrais vingrinājums sikriem un pēdējais mūsu kāju treniņā. Pacelšanās pirksgalos no Smita trenažiera, izmantojot platformu. Attiecīgi, lai negatīvajā fāzē mēs varam noiet lejā, zemāk un vai lielāks slodzi iedot ikriem. Izpildīsim 25 atkārtojumu pirmajā piegājienā, palielināsim svaru, izpildīsim 20 atkārtojumus un beigās nometīsim svaru un, kā saka, padedzināsim ikrus līdz galam. Atceramies, pēc kārtīgi kāju treniņu vienmēr ir jāiztaipās. Izbeigsim no traumām un arī krampjos neraus vēlāk kājas. Jānis iztaipās, Jānis tagad nerunās, jo viņš nav spējīgs šobrīd runāt. Bet paldies, ka nostījāties mūsu kāju treniņu. Sekos arī turpinājumi un jaunumi. Paldies, ka skatījāties. Jāni, pamāj viņiem. Tā, tā draugi.